Veicināti paneļa diskusijas, jeb šīs konferences otrajā daļā, un man prieks, ka pēc kafijas pauzes tomēr ir gan daudz ļaužu, bet es saprotu, ka man tagad ir skaidrs, kura ir vislabākā vieta šajā telpā, jo tā koncentrācija notiek visu laiku tajā vienā segmentā, tur laikam ir kaut kāda labāka vieta, bet tas labi. Un es ceru, ka tas palīdzēs arī labāk uztvert un izprast, ko mūsu paneļa diskusijas dalībnieki runās. Tādēļ es ar patiesu prieku un lepnumu piesaku šīs paneļa diskusijas vadītāju Džordžu Ulrihu, kas ir Rīgas juridiskās augstskolas viesprofesors, valdes loceklis, un arī Global Campus for Human Rights akadēmijas direktors. Viņš būs tātad šīs diskusijas moderators. Un diskusijā piedalīsies arī Yara International cilvēktiesību vadītāja Līza Berga. Piedalīsies mums jau iepriekš dzirdēta, redzēta, ļoti cienījama mūsu kolēģe, Dānijas cilvēktiesību institūta vadošā padomniece Gabriela Holija. Enact Sustainable Strategies vecākais padomnieks Rodžers Brennings. Un Polijas uzņēmējdarbības un cilvēktiesību institūta vadītāja Beāte Faracika. Šie būs mūsu paneļdiskusijas dalībnieki. Tad, kad mēs pievienosimies nākamajai sadaļai par diskusiju, kur būs jau jautājumi un atbildes, tad mums pievienosies arī valsts nekustamo īpašumu pārstāve Sarmīte Ozola. Un tas būs jau tā kā nākamā daļa. Es jau viņai iedevu intro, un tad es došu šo te, principā, varas instrumentu, mikrofonu Džordžam. Please. Thank you. Hello to everyone. I'm very happy to the organizers for inviting me, and I'm very happy to be back in Riga. I was for 7 years here rector at the Riga Graduate School of Law, and it's so nice to be back and to see the institution flourish. I thought I would start my very short presentation with a personal anecdote, if I may. I started in the field of international human rights in early 1999, on March 1st, 1999, where I became senior researcher at the Danish Institute for Human Rights. I started on the same day as another colleague who was named Margaret Young. She had been hired by the Danish Institute to start a research project on business and human rights. And it was kind of a new topic, pioneering, groundbreaking, explorative. That turned into the creation of a business and human rights department in the Danish Institute for Human Rights, which became hugely important both internally and servicing the wider community. So she really had an important topic. And I think what this tells me is that the field of business and human rights has been going through a development from an early stage of a lot of creative, fertile, innovative approaches that were all over the place. People came at the topic from many different angles with a lot of inspiration, with a lot of ideas, but no unified or formal structure. The mandate of the UN Special Representative John Ruggie pulled all the different strands and inspirations and ideas together into a unified structure which we know now as the United Nations Guiding Principles, which in many ways simply have defined the field of business and human rights as we know it, and given us the focus of the three pillars that we are thinking through and working with. But this happened in light of a lot of activities that were already going on, and very often dažādām aktivitātēm, kas jau notika tajā laikā, kuras vadīja un ietekmēja nevis tikai akadēmiķi, cilvēktiesību institūcijas, bet arī uzņēmējdarbības pārstāvji, uzņēmumi paši. Tie nereti iemina taku šajā laukā. Un konsultējošais darbs, ko veica Dānijas cilvēktiesību institūts, tas norādīja modeļus, kādā veidā var tālāk attīstīties. Un trešā fāze, kurā šobrīd mēs ieejam un esam šobrīd pusē, ir veidot šos saistošos dokumentus, kas ir saistībā ar pamatprincipiem. No pamatprincipiem mēs dzirdējām par ilgtspējību un pienācīgās rūpības direktīvu un to, kā tā tiek veidota. Tā kā tas ir balstoties uz pamatprincipiem un piešķirot šo juridisko definīciju
misiju un arī pienākumu. Tā kā mēs esam pusceļā un varbūt ir arī kādas virzieni, kas nav pārāk iedvesmojoši, bet es gribētu teikt pa paralēli ar šo pienācīgo rūpību uzņēmumu turpina strādāt un uzņemties tātad atbildīgi, kā sociāli atbildīgi uzņēmumu, un vismaz daži uzņēmumi to dara. Un es domāju, ka šeit paneļdiskusijā mēs arī parunāsim par to, kā uzņēmumi turpina iemīt šo tāku, kā uzņemties atbildību, šo sociālo atbildību par to, lai ieviestu starptautisko cilvēktiesību ietvaru. Un mēs turpinām paļauties uz uzņēmumiem, un mēs arī mācāmies no tiem saistībā ar to, kas ir darīts. Un tādējādi mēs galvenokārt koncentrēsimies uz pamatprincipu otro pīlāru, kas ir kā šis starposms starp valdības uzdevumu, regulēt uzņēmumus un uzņēmumu atbildību arī veikt savu darbu. Un tad trešais tālāk par dažādiem risinājumiem un kompensācijām. Bet šobrīd mēs runāsim par otro pīlāru. Tātad, kā uzņēmumi var ievērot cilvēktiesības, kā darboties ar atbilstību standartiem, galvenokārt veicot šo pienācībās rūpības pasākumus attiecībā uz ilgtspēju. Un tātad mūsu paneļdiskusijā piedalās vairāki, tātad Līza Berga. Gribētu dzirdēt no jums, kāda ir jūsu pieredze strādājot ar korporatīvo pienācīgo rūpību. Liels paldies! Paldies par šo iepazīstināšanu, par ievadu, par to, ka uzaicinājāt man piedalīties šajā konferencē. Es uzskatu, ka tēma ir ļoti atbilstoša mūsdienām, ir īpaši skatoties ar to, kas notiek ar Eiropas Savienības direktīvu. Un priecājos būt šeit kopā ar jums un dalīties ar mūsu pieredzi, kā mēs strādājam ar pienācīgu rūpību attiecībā uz cilvēktiesībām Jarā. Mazliet konteksts Jara ir globāla mēslojuma un augu mēslojuma uzņēmums. Darbojamies 60 valstīs, 160 valstīs pārdošana un ļoti komplicēta vērtību ķēdē, sākot ar tātad ražošanu un arī tālāk pārdošanu zemniekiem, un mums ir arī pirmā līmeņa 30,000 piegādātāji, kas nozīmē, ka šī cilvēktiesība aina mums ir diezgan komplicēta. Mēs darbojamies dažādās valstīs, kurās ir zināms, ka ir cilvēktiesība izaicinājumi, arī šis konkrētajos sektoros. Līdz ar to mums ir nepieciešams ieviest riskos balstītu pieeju, jo citādi šis pienākums darbs mums būtu pārāk plašs. Jāra ir pakļauta arī Norvēģijas pārskatām atbildības likumam, kas nozīmē, ka mums ir jāveic šī pienācīgā rūpība saistībā ar OECD vadlīnijām un ANO pamatprincipiem. Šeit ir diezgan daudz teksta šajā slaidā, bet es gribēju vienkārši parādīt, kā mēs esam sastrukturējuši šo pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgspēju saskaņu un kā tas arī ir kopā ar ANO pamatprincipiem. Un runāšu arī par šiem 6 elementiem. Tātad pirmkārt, ja mēs runājam par procedūrām un procesiem, mēs esam integrējuši, pievienojuši dažādiem ētikas kodeksiem, visu, kas saistās ar piegādātāju procedūrām un virzieniem, un arī mūsu atbilstības programmu. Tātad cilvēktiesības ir iekļautas mūsu atbilstības programmas elementos, kur ir iekļauta integritāte, pienācīgā rūpība, arī mūsu darbinieku apmācība, ziņojot arī iespēju ziņot par cilvēktiesībām un risku izvērtēšanu. Un tas ir viens no galvenajiem elementiem. Tātad nav nepieciešams jāveido kaut kādas papildus cilvēktiesību šī procesi vai politikas virzieni, bet skatīties jau, kā tos var integrēt šajās vadības sistēmās, kas jau organizācijā jau pastāv un ar kurām jūs strādājat, un tātad ieintegrē šajā kopējā sistēmā. Ja mēs runājam par otro punktu, kur mēs identificējam šos ietekmes cilvēktiesībām,
Te mums ir vairāk pasākumu īstenoti, un tas saistās ar mūsu darbībām, gan arī piegādi un vērtību ķēdi, kas ir saskaņā ar ANO pamatprincipiem un arī pienācīga rūpība attiecībā uz ilgspēju. Un mēs skatāmies tātad, kuras ir tās valstis, kur mēs darbojamies, ko mēs darām katrā no šīm valstīm, cik mums ir darbinieki, kāds ir resursi, kas patērēti, kādas ir tirdzniecība. Mēs skatāmies arī, kāds ir cilvēktiesību risks, sankciju, biznesa uzņēmumu risks un risku līmenis, un tad mēs skatāmies, kā mēs varam prioritizēt, kur mums ir jāveic šis cilvēktiesību audits, izvērtējums un kurās valstīs ir īpaši jāanalizē, jāņem vērā riski. Mēs esam veikuši šos izvērtējumus pagājušā gadā 8 reizes, un tas ir bijis ļoti vērtīgs vingrinājums tajā ziņā, lai saprastu, kas ir cilvēktiesības jāra kontekstā. Jo tāpēc, ka ir viegli apmaldīties visās kopējā cilvēktiesību valodā, bet tas ir ļoti taustāmi mūsu gadījumā, kad skatāmies mūsu kontekstā. Gan runājot par to, kādas ir šie konkrētie riski jāra kontekstā, tā kā tas arī ir padoms, kādā veidā veikt šo izvērtējumu. Ja mēs skatāmies uz piegādes un vērtību ķēdi, mums ir vairāk pasākumu ieviesti. Mums ir mūsu integritātes process, integrētas pienācīgas rūpības process, kas nozīmē, ka mēs izvērtējam visus jaunos biznesa partnerus. Mums ir arī piegādes atbilstības programma, mums ir globālā auditēšanas programma, ko mēs uzsākām pagājušajā gadā, koncentrējoties uz cilvēku un darba tiesībām. Un mums ir ilgspējības izvērtējums mūsu piegādātājiem, un mums ir arī prasības attiecībā uz mūsu piegādātājiem un šo ētikas kodeksu. Mums ir 30,000 pirmā līmeņa piegādātāji, līdz ar to mums ir riskos balstīts pieeja tajā, kā mēs izvērtējam riskus un prioritizējam un noskaidrojam, kuri piegādātāji, kuras jomas ir tās, uz kurām mums vajadzētu ciešāk paskatīties un kāda veida aktivitātes mums vajadzētu veikt attiecībā uz šiem piegādātājiem. Ja mēs runājam par trešo punktu, par to, ka mazināt, veikt prevencijas pasākumus, tur, kur mēs identificējam kādu potenciālo ietekmi vai veicam sociālos auditus, tad mums ir pēc tam noteikti rīcības virzieni, mums ir vietējie rīcības plāni, kurus vietēji, lokālā līmenī mēs arī uzraugam un arī realizējam, un mēs esam ieviesuši arī lokālās programmas JARA, tur, kur mēs esam konstatējuši, kā ir līdzīgi riski, pieņemsim, saistībā ar algām, un mēs visā JARā nodrošinājām to, lai globāli mums varētu būt veids, kā mēs samaksājam šo iztikas minimumu, tātad, kas ir nepieciešams katram, un tas tātad šobrīd tiek jau globāli risināts. Un tālāk arī mēs strādājam ar šo fizisko darba vidi, ar augstām temperatūrām un ieviesām šo globālo plānu, kas attiecas tātad uz visām teritorijām. Un tālāk mēs arī regulāri uzraugam, kā tiek realizēti plāni. Pagājušajā gadā mēs veicām arī iekšējos auditus trijos cilvēktiesību šo aspektu ievērošanas aspektos. Un tas ir viens no atslēgas elementiem, lai nodrošinātu efektivitāti, jo mēs
veicām auditu attiecībā uz rīcībām, par kurām mēs bijām vienojušies, un skatījāmies, vai tie ir tiešām pienācīgi ieviesti, vai tiešām ir sasniegti paredzētie rezultāti. Un daudziem rīcības virzieniem, jā, mēs varējām redzēt, ka tas bija izdarīts, bet tajā pašā laikā mēs redzējām arī jomas, kur tas nebija pietiekoši, un arī atklājām vēl kādas citas jomas. Tā kā mēs centāmies formalizēt šo cilvēktiesību ievērošanas izvērtēšanas procesu, tādā ziņā, ka mēs tātad no sākuma vienojamies un pēc tam sekojam līdzi, un pēc tam mums ir arī turpmākās sarunas par to, kā ir veicies. Tātad būtu, protams, ļoti vienkārši no sākuma kādas nosacījumus ieteikt un pēc tam par to aizmirst, jo tad tas būtu bezjēdzīgi. Nu, par 5. punktu attiecībā uz komunikāciju par to, kā mēs esam strādājuši. Mums tātad ir ikgadējais ilgspējas integrētais ziņojums, kur ir iekļauts arī šis cilvēktiesību aspekts, un mums arī šogad esam publicējuši to, kā mēs veicam pienācīgo rūpību, kāda ir mūsu rūpības pasākums, kādas ir mūsu rīcības, un tas ir saskaņā arī ar Dānijas pārskatāmības likumu, tātad to mēs arī, tas mums pienākums to veikt. Un visbeidzot, arī attiecībā uz kompensācijas dažādiem mehānismiem. Tas varbūt es jau atkārtošos, bet mēs veicam šos izvērtējumus un globālie projekti, ko mēs esam inicējuši. Papildus tam mums ir arī šī tālruņu līnija, kur gan ārējiem, gan iekšējām iesaistītajām pusēm ir iespēja sazināties, tad mēs nodrošinamies to, ka viņi var sazināties ar mums, ja ir nepieciešams ziņot par kādiem iebildumiem vai kaut kādiem novērojumiem, un tad mēs arī izveidojam dažādas šīs izmeklēšanas procedūras, kad tas iebildumi vai sūdzības, ko mēs saņemam, kā mēs ar tām katru strādājam. Un ar to arī es beigšu, bet kopsavilkumā es gribēju piebilst, ka tādas pamatidejas, ko paņem no mums, paskatoties, ir tas, ka skatieties uz ANO pamatprincipiem, OECD vadlīnijām, un tur ir visam praktiski darbības punkti. Katram no 6 elementiem visam praktiskas rīcības jomas. Ieviesiet, skatieties, kā jūs varat cilvēktiesību aspektu integrēt kopējās politikas un kopējā uzņēmuma stratēģijā. Un, kā jau iepriekš tika minēts, atcerieties arī, kāpēc jūs šo vispār darat. Ir viegli varbūt pazaudēties, ka jā, mēs esam tik daudz auditus veikuši, un mēs esam veikuši šo ietekmes izvērtējumu, un vienkārši mēs varam atskaitīties, bet šie dokumenti vienkārši ielikt ķeksīt, tas nav jēgpilnāk ir tiešām skatīties, kāda ir šī ietekme un vai tiešām jūsu projektu un jūsu darbībās vai ir ieviesti šie principi. Paldies! You too. Liels paldies arī jums. Tiešām interesanti. Jūs tiešām sekojāt ANO vadošo principu struktūrai, izskatījāt galvenos elementus, tas tiešām nodara. Es nezinu, vai citi diskusijas dalībnieki grib kaut kā reaģēt uz prezentāciju. Ja mēs varam apvienot jūsu komentārus. Es domāju, tas jūsu komentārs par to, kāpēc mēs to darām, man liekas, ka jums tur ir tāda pilnīga taisnība, jo bieži šie procesi kļūst tādi mehāniski, jo uzsvars visu laiku ir tikai uz to, ko uzņēmums dara, nevis uz rezultātu. Un ir nepieciešama šī efektīvā sistēma, kur aptver abas puses. Jā, ir svarīgi noteikt mērķus, bet beigās arī ir jāredz, vai tas tiešām maina cilvēku dzīvi. Es varētu papildināt, teikt, ka tas ir arī būtiski, ja mēs runājam par juridisko attīstību. Jo mums ir tomēr arī zināmas juridiskas saistības attiecībā uz ANO mērķiem un noteikto. Un ir jāprasa, vai mēs tiešām pēc gara to visu īstenojam, nevis tikai formāli.
lai tiešām nodrošinātu šo cilvēktiesību aizsardzību un uzņēmumi uzņemtos atbildību par to, kas notiek ar cilvēkiem un ar planētu. Vai nebūtu vienkārši tā, ka mēs tā formāli piemērojam tikai juridisko standartu, sekojot likuma burtam, nevis likuma garam. Neatkarīgi no tā, kā tad notiek šī tālāk juridiskā attīstība, ANO mērķi joprojām būs un joprojām būs tāds vadošais satvers, kas uzņēmumiem būtu jāizmanto, neatkarīgi no tā, kādi tālāk būs šie juridiski attīstības scenāriji. Es gribētu uzdot vienu jautājumu, jo man tagad ir mikrofons. Tiešām ir iespaidīgi dzirdēt visu, ko jūs darāt, strādājot ķīmijas jomā, mēslojuma jomā, un es pieļauju, ka jūsu darbības jomā tiešām ir liels problēma potenciāls, bet vienlaikus jūs ļoti daudz darāt, jūs patiešām ieguldāt pūles, lai īstenot šos ANO principus. Vai jums nav bažas par to, ka jūsu konkurenti neievērot šīs prasības, un vai tas varētu radīt kādas problēmas globālās sadarbības jomā? Nu, teiksim, vai ir šī problēma ar vienlīdzīgu spēles noteikumu ievērošanu, ar konkurences saglabāšanu? Tas ir labs jautājums. Iespējams, bet tas laikam nav svarīgi. Jo mums šis darbs ir jādara tik un tā, mums panākumi ir jāpanāk tā, kā tas ir pareizi, un to arī mūsu direktors atbalsta. Tātad šādu darbības veidu, tomēr tādi tiesību akti kā CSDDD, palīdzēs vienādot šos spēles noteikumus un panākt, ka visi mūsu vērtību ķēdes dalībnieki darbojas atbilstoši vienādiem principiem un visiem par labu. Tad tas mūsu tāds nākošais atskaites punkts. Tagad pārējiem pie Gabrielas Holijas, kas pārstāv Dānijas cilvēktiesību institūtu, ļoti tuvu man iestāde. Tagad jums ir iespējas teikties. Liels paldies! Mani lūdza īsi pastāstīt par to, kā noteikti ietekmi uz cilvēkiem. Līsa, es domāju, jau sniedza vairākus labus piemērus, kā rīkojas Jāra šādu procesu gadījumā, un ir arī svarīgi uzsvērt, ka, kā Līsa pareizi teica, ka mums nevajag veidot kādu paralēlu sistēmu, lai ievērot šo rūpības pienākumu vai kādus citus pasākumus veiktu. To visu var īstenot esošajos procesos. Protams, ja ir noteikti atbilstošie riski, uzņēmumi labi spēj noteikt riskus biznesam. Es domāju, ka savā darbā jūs visi to vairāk vai mazāk darāt, bet kas attiec uz cilvēktiesību riska noteikšanu, tad šajā gadījumā mēs pievēršamies tikai tiem riskiem, kādi ir tiesību turētājiem, un attiecīgi ir nedaudz jāmaina skatu punkts, jāpielāgo procesi, lai ietvertu arī šos cilvēktiesību apsvērumus. Bet mums nevajadzētu tam būt pārāk problemātiski, jo tas tiek integrēts esošajos darba mehānismos. Tātad viss sākas ar identifikāciju. Uzņēmumam ir jāsaprot, kā tas ietekmē cilvēkus, un ja nav šīs sapratnes, tad nav iespējams izstrādāt mehānismus negatīvās ietekmes novēršanai. Un šādu ietekmi var radīt dažādi faktori, piemēram, darbības nozare, uzņēmēju darbības modelis un raksturs, attiecības ar partneriem, ģeogrāfiskais reģions, darba konteksts, biznesa attiecības, tātad daudz šie dažādie faktori, kas var radīt risku. Kad uzņēmumi sāk darbu, es domāju, ka varētu paskatīties tā mērogā, kādi varētu būt iespējamie riska avoti, sarežģītas struktūras uzņēmumiem, varbūt no sākuma varētu paskatīties uz kopējām darbības jomām, uz uzņēmē darbības attiecībām, lai saprastu, kādu informāciju jāsavāc, lai tālāk novērtētu riskus. Tomēr saprotu, ka šie ANO principi ir tāds pragmatisks dokuments, un ka izmantotā pieeja ir atkarīga no jūsu darbības rakstura. Teiksim, starptautiska korporācija izmantos pilnīgi citu pieeju nekā MVU.
Attiecīgi mērogs būs cits, raksturs būs cits. Ja jums ir mazs uzņēmums ar dažiem piegādātājiem, kuru jūs labi pazīstat, tad jums nevajag šādu milzīgu kaut kādu procesu, lai saprastu darbības kontekstu. Šeit būs jāizmanto cits skatu punkts, jāskatās uz darbību varbūt nedaudz savādāk, jo jūs jau to visu labi pārzināt. Varbūt šeit būs tikai jāpadomā, kā to visu sasaistīt ar cilvēktiesību standartiem. Tātad tas ir tāds pielāgojums process. Mēs darbojamies jomā vai kontekstā vai darbības jomā. Ja jums ir šāda joma, tad jums ir tiešām jāidentificē un jāprioritizē šie riski, jo varbūt tiešām lieli riski, varbūt, piemēram, ir izaicinājumi, kas ir saistīti ar spaidu darbi vai bērnu darbu. Un, ja jūs šādus risku konstatējat, tad var veikt padziļinātu izpēti, piemēram, saistībā ar cilvēktiesību mehānismiem, kurus Līza minēja. Un šiem jautājumiem man iestāde daudz pēdējo gadu laikā ir izstrādājusi dažādus rīkus, kas palīdz uzņēmumiem veikt ietekmes novērtējumu. Šī metodika lielā mērā ir balstīta uz citām zināmām, ilgstošākām ietekmes novērtējumu metodikām, piemēram, saistībā ar ietekmi uz vidi, uz sociālajā aspektu. Tomēr atšķirība ir tāda, ka no sākuma tiek izmantoti starptautiskie cilvēktiesību standarti kā etalons, tātad veicot ietekmes novērtējumu, tad galvenais uzsvers ir, vai tiek ievērot starptautiskie cilvēktiesības standarti. Otrkārt, izvērtējums ir jāveic balstoties uz tiesībām, tas ir ārkārtīgi svarīgi šajā procesā, proti ir jāievēro nediskriminācijas princips, grupas iesaistes princips, ir jādod iespējas kopienām, kas piedalās šajā procesā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs komponents, jo ja jūs neizmantojat šādu pieeju veicot cilvēktiesību novērtējumu, tad jūs principā šo novērtējumu neveicat. Par to ir jāatceras. Ir ārkārtīgi svarīgi iesaistīt interesētās personas, konsultēties ar šīm personām, un kolēģi par to noteikti arī vēlāk pastāstīs vairāk. Cilvēktiesību rūpīgs novērtējums nav iespējams, ja to veic tīri formāli. Jā, protams, ir šis formālais, dokumentālais komponents, bet ir jādodas uz vietām, ir jārunā ar cilvēkiem, ar kopienām, un ir jānodrošina, ka jūs runājat tā, lai viņu balsis tiek sadzirdētas. Jānodrošina, ka apspriešanās tiek izstrādātas tā, lai visi var piedalīties, lai tiek nojaukts barjeras. Tas ir ārkārtīgi svarīgi izstrādāt pareizi šos procesus, jo pretējā gadījumā mums vienkārši ir šī formālā pieeja. Jā, it kā šķiet, ka jūs esat runājuši ar cilvēkiem, bet realitātē tā nemaz nav. Jā, ir divi šie kritiski svarīgie komponenti, tātad cilvēktiesības kā etaloni, etalons un tiesību turētāju iesaistas nodrošināšana. Vēl ir jārunā par pārskatu atbildību. Arī šis aspekts ir jāuzsver. Un Līsas teiktas par to, ka tiek nodrošināti labi turpmākie pasākumi. Tas arī ir būtisks šī procesa elements. Jā, jūs nosakāt riskus, jūs nosakāt ietekmi, jūs izstrādājat pasākumus ietekmes novēršanai, bet tālāk ir jāskatās, vai šie pasākumi ir īstenoti un vai tie ir bijuši efektīvi, un tā šis process atkal atkārtojas no jauna. Es gribētu teikt, ka cilvēktiesību novērtējumi ir tādi ļoti iesaistoši procesi, un ne visiem uzņēmumiem tas ir jādara visos darbības jomās. Šie rīki ir vislabāk piemēroti noteiktas ietekmes noteikšanai konkrētā ģeogrāfiskā reģionā vai produktu līnijā vai kaut kur citur, piemēram, kad jūs uzsākat darbu jaunā tirgū vai pārņemat jaunu uzņēmumu.
daudziem mazākiem uzņēmumiem vai uzņēmumiem ar citu riska profilu varbūt nepieciešams tāds atvieglots process, nevis pilnīgs cilvēktiesību izvērtējums. Un mana iestāde izstrādājusi tādu plašu rokas grāmatu par šo cilvēktiesību ietekmes novērtējumu veikšanu. Tā ir tāda pedagoģiska, praktiska rokas grāmata ar skaidriem norādījumiem par to, kā šo ietekmes novērtējumu veikt. Un daudz no tā, kas tur rakstīts, var izmantot arī lielākos procesos, piemēram, saistībā ar interesēto personu iesaisti un attiecīgiem principiem. Nu, to var izmantot gan cilvēktiesību kontekstā, gan arī citos procesos, ko jūs izmantojat, lai iesaistītu interesētas personas. Kā Līsa minēja, ir arī citi esošie procesi, ko uzņēmums var izmantot, lai noteiktu, uzraudzītu risku. Tie var būt uzņēmuma riska pārvaldības procesi, kur var būt cilvēktiesību komponenti, tad piegāžu procesi, darbinieku apsakošana, konsultēšanās ar darbiniekiem, sūdzību iesniegšanas mehānismi. Arī tas var būt ļoti noderīgs rīks, lai noteiktu risku un izmantot šo rīku arī kā agrīnās brīdināšanas sistēmu, kas tālāk var kļūt par kaut ko vairāk. Un, attiecīgi, šis rīks ļauj arī novērst problēmas jau sākotnēji. Tad, protams, arī dažādi tehnoloģiski rīki, piemēram, ekovadas, ko Līza minēja. Tad arī ir tīmekļa rīki, kas ļauj strādājošiem kopienā varbūt ziņot par kādām konkrētām problēmām, kas ietekmē uzņēmumu. Un tad var arī izmantot dažādas trešo personu rīkus, piemēram, lai uzraudzītu, izsakotu piegādes ķēdes, lai sagatavotu informācijas paneļus ar reāla laika informāciju attiecībā uz riska profilu. Jāsaka, ka šajā jomā ir milzīgs sprādziens noticis, ir ļoti daudz dažādu konsultatīvu uzņēmumu, kas piedāvā šādus pakalpojumus, un uzņēmumiem attiecīgi var būt grūti saprast, kas notiek, un tas var arī radīt, piemēram, kvalitātes problēmas vai atbilstības starptautiskiem standartiem problēmas. Nu, šie uzņēmumi arī piedāvā tādus pakalpojumus, kā izpildīt ANO principus un tā tālāk. Bet, nu, jebkurā gadījumā šie tomēr ir tādi noderīgi procesi, kas ļauj uzņēmumiem pareizi ievērot rūpības pienākumu, ja šāds pienākums ir jāievēro. Nobeigumā es teikšu, ka identifikācija ir kritisks pirmais solis. Runājot par cilvēktiesību rūpības pienākumu, uzņēmumiem ir jāsaprot, kā viņu darbība ietekmē cilvēkus, bet ja šis process ir labs, tad var būt arī ieguvumi. Piemēram, dažādu funkciju iesaiste ļauj veidot iekšējo kapacitāti. Cilvēki saprot, kāda veida ietekme uzņēmumam var būt. Tas ļauj arī pastāvīgi noteikt šo iespējamo ietekmi, nevis veikt tikai sākotnējo vienreizējo novērtēšanu. Tas arī palīdz izstrādāt labākus pasākumus ietekmes noteikšanai un novēršanai. Ja šie mehānismi ir ļoti labi, tātad identifikācijas procesi ir labi, tikai tad jūs varat izstrādāt efektīvus risinājumus. Ir jāiesaista tiesību turētāji un visas attiecīgās interesētās personas, lai veidot attiecības ar šiem cilvēkiem, lai ņemtu vērā viņu pieredzi un izstrādātu efektīvus rīcības plānus. Nu, tas arī ļauj uzņēmumiem labāk strādāt, piemēram, jau sākotnēji novēršot problēmas, kas beigās var novest pie tiesvedības. Nu, tas bija tāds īsts ievasts par identifikāciju turpmākiem pasākumiem un par to, kādu metodiku mēs varētu izmantot cilvēktiesību novērtējumu laikā. Paldies! Liels paldies, Gabriela! Gribēju vaicāt, vai paneļdiskusijas dalībniekiem ir kādi tūlītēji komentāri, jo auditorijai dosim iespēju izteikties vēlāk. Nu, par tiem konsultāciju uzņēmumiem, kas pēkšņi parādījušies tirgū.
Nu, ir cilvēki, kas saka, ka viņiem ir 20 gadi pieredze šo principu ievērošanā un piemērošanā. Es gribētu aicināt ievērot piesardzību šajā ziņā, jo jūs nepareizi izvēlēsieties, tas var radīt tiešām lielas problēmas. Nevis palīdzēt rast risinājumu jūsu esošām problēmām. Tāpēc tiešām pārbaudiet, vai viss apgalvotais ir taisnība. Jā, es esmu no NVO puses, tāpēc es varētu būt tāda tiešāka. Paldies par šo ieteikumu. Jā, lūdzu. Es domāju, ka Gabriela aptvēra daudzus elementus. Tomēr es izdarīju šādu piezīmi. Jūs teicāt, ka cilvēktiesības jāintegrē politikās un procedūrās, ņemot vērā arī vai nodrošinot, ka tiek novērsta riski tiesību turētājiem. Un šeit es gribētu nosaukt kādu praktisku piemēru. Piemēram, piegādes ķēdes un piegādātāju riska novērtējums. Sākotnēji bieži notiek tā, ka novērtējot risku, bieži tiek ņemts vērā naudas apjoms, bet ja mēs paskatāmies uz risku cilvēkiem, tiesību turētājiem, tad šie tēriņi vairs nav tik būtiski. Piemēram, skatoties uz valstu risku un nozaru risku, piemēram, mūsu gadījumā neliela noliktava ar 20 darbiniekiem var būt daudz riskantāka nekā viens no lielajiem uzņēmumiem. Un kas, ja mēs skatītos uz izmaksām, būtu iekļauts mūsu sarakstā. Tāpēc šis ir jāņem vērā. Vēl bija komentārs arī par cilvēktiesību ietekmes novērtējumu. Es iepriekš neminēju, bet mums šis rīks bija ļoti noderīgs, un es to iesaku. Mēs izmantojām ārējus ekspertus, kuri veica šos novērtējumus, un tā ārējā iesaiste, tāds ārējs cilvēks, kas paskatās uz jūsu praksi, tas tiešām ir ļoti, ļoti noderīgi. Jo mūsu gadījumā mēs nepārkāpām nekādus vietējos tiesību aktus, neviens negribēja mūs arestēt, bet vienkārši jau tas pats fakts, ka kāds no ārpuses ierodās un uzdod jautājumus un saka, jā, jūs ievērojat tiesību aktus, bet tad vai tas tiešām ir tas, ko jūs gribētu, vai jūs tiešām šādam standartam gribētu atbilst? Paldies. Es domāju, ka tā tad ir laba pārēja uz nākošo runātāju, uz Rodžeru Branaganu. Es saprotu, ka jūs pārstāvat ENAC un jums ir liela pieredze sniedzot šādus konsultācijas, veicot riska novērtējumu uzņēmumiem. Jā, es strādāju Stokholmā. Es gribēju lūgt uzlikt slaidus. Ļoti labi. Yes, I've been asked to talk about how you, assuming that the risk Man aicināja tātad par to, kā riska identifikācijas un izvērtēšanas process, ka tas ir veikts, tad kādus soļus uzņēmumi var veikt, pēc tam, lai mazinātu šo kaitējumu. Nu, tāds viegls jautājums. Un es mēģināšu iekļauties kādās 10 minūtēs, pēc tam gribu dzirdēt no jums arī. Es arī pastāstīšu par kādu praktisku piemēru, jo reizēm šie praktiskie piemēri ir ļoti palīdzoši saprotot šīs dažādās teorētiskās nostādnes. Un tātad par mani. Pavisam 30 sekundēs esmu jurists, 20 gadus vai nedaudz vairāk esmu arī strādājis tiesvedībā, saistībā ar uz riskiem balstītu un arī pienācīgās rūpības dažādu pasākumu šīm jomām. Un esmu strādājis ar būvniecības uzņēmumiem, gan arī Wharf un Pasaules tirdzniecības centra lietu. Un tieši šī iemesla dēļ viens no maniem
senākajiem kolēģiem, un Andrēs Šembrī ir lūguši man arī pievienoties John Rogei šīm apaļā galda diskusijām. Un tagad jau uz pilnu laiku šajā jomā vairāk darbojos, un es tātad dodos praktiski uz šiem uzņēmumiem un veicu izvērtējumus. Tātad es dodos kopā ar komandu. Es esmu devies uz Brazīliju, Gvatemalu, Dienvidaustrumāziju, Igauniju, Poliju un vairākām vietām arī Āfrikā, Zimbabvi, Ganu, un mēs veicam šos izvērtējumus. Vienlaikus mēs tiekamies galvenokārt ar piegādātājiem, apakšpiegādātājiem, lai izvērtētu biznesa procesus, kas viņiem ir ieviesti, un lai censtos mazināt kaitējumu un izveidot risku pārvaldības stratēģijas maniem klientiem un arī viņu piegādātājiem. Tāpēc es galvenokārt darbojos ar praktiskiem instrumentiem, lai novērstu un arī mazinātu cilvēktiesību riskus. Šo diagrammu jūs redzējāt jau iepriekš. Es šeit vairāk sīkāk nestāstīšu, bet gribēju uzsvērt to, ka varbūt nevis šos individuālos soļus nestāstīšu, bet es gribēju teikt, ka šis ir ikgadējs process, tad ik pa 6 vai pa gada laikā tiek sastādīts ziņojums. Un šis ir efektīvs kā ciklisks process, un ko mēs atkārtojam nepārtraukti, jo programmā mēs nepārtraukti uzlabojam, tātad veicam uzlabojumus, un tika jau stāstīts par katru soli, bet tātad es gribēju teikt, ka šo procesu vajadzētu atkārtot, lai mazinātu riskus, iesaistot visas iesaistītās puses, jo viņi spēlē svarīgu lomu, viņi ne tikai objekti, bet viņi arī ļoti svarīgi informācijas avoti. Par to es sīkāk runāšu. Mēs šodien ļoti daudz runājām par to, vai šī jaunā Eiropas Savienības regula izdzīvos vai tiks pieņemta un kā tas notiks. Saskaņā manu pieredzi ar klientiem es saprotu, ka atbilstība ir svarīga, bet tas nav galvenais iemesls. Galvenais iemesls ir viņu vēlme izveidot spēcīgu korporatīvo identitāti, parādīt savu uzņēmumu kā tādu, kas rūpējas par šo vērtību ķēdi un vēlas strādāt un vēlas veidot ar vien pievilcīgāku ētisku, morālu šo uzņēmumu kultūru. Uzņēmumi to izmanto ne tikai pieņemot jaunus darbiniekus, bet arī šo uzņēmumu kopējā morāla un šī identitāte ļoti svarīga. Tātad uzņēmumi arī norāda to, ka uzņēmumu kapacitāte reaģēt uz riskiem, mēs varam paskatīties, kādas ir tās problēmas, ar kurām uzņēmums saskarās risinot cilvēktiesību jautājumus, jo uzņēmumi, kas veiksmīgāk risina šos cilvēktiesību jautājumus, risina arī veiksmīgi citus jautājumus. Un tādējādi mēs redzam, kāda ir tā kopējā vērtība, kas ar vien vairāk uzņēmumam paaugstinās un ceļās tieši pievēršot uzmanību cilvēktiesību jautājumiem. Tā kā uzņēmumos, ar kurām es esmu strādājis, esmu novērojis šo tendenci. Un man lūdzu arī komentēt par šo konferenci, kas tika runāts, un tādu kopsavilkumu veidot. Tātad, kas ir svarīgi? Tātad cilvēki, procesi, šiem procesu veidošanai, tam visam ir jākustās uz priekšu. Tātad, ja mēs skatāmies, piemēram, ko tas nozīmē? Ja mēs skatāmies uz prevencijas, risku mazināšanas stratēģijas, tās, protams, atšķirākas starp kontekstiem dažādiem un sektoriem, bet visefektīvākās šās cilvēktiesību programmām ir šīs 3 iezīmes, kas nozīmē ir skaidra komunikācija par stratēģiju un konkrētiem darbības virzieniem, kā risināt un kā mazināt riskus. Ļoti bieži tiek ētikas kodeks, piegādātāja ētikas kodeks izveidot, un visefektīvākais veids, kā komunicēt uzņēmuma
apņemšanos ievērot cilvēktiesības, ir ieviest šos aspektus gan iepirkuma, gan darbā pieņemšanas, gan visos procesos. Tātad komunicēt ne tikai iekšēji, bet arī ārēji, ka ir cilvēki, kas ir atbildīgi, lai uzraudzītu, lai risinātu, mazinātu šos riskus, kas saistās ar cilvēku tiesībām un veikt noteikts rīcības. Un otrais ir veicināt integratīvo procesu, balstoties uz praktiskām metodēm, skatīties, kāda ir ietekme uz cilvēkiem un kopīgi. Tātad ne tikai uz to, ko uzņēmums nodarbojas, tātad ieguldījumi, tātad auditi, apmācības un tā tālāk, bet skatīties arī šo rezultātus un ietekmi uz cilvēkiem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Protams, ir nepieciešams prioritizēt riskus, sākt ar maziem solīšiem, lai pēc tam procesu iekšēji var attīstīt un piesaistīt arī citas uzņēmuma departamentas daļas. Un trešā komponente ir sistemātisks un ilgspējīgs dialogs ar iesaistītajām pusēm, NVO un vēl citām iesaistītajām pusēm, jo šie iesaistītās puses ir svarīgi datu avoti, informācijas par ietekmi un arī sadarbības partneri, jo tāpēc, ka viņi labāk saprot, kā praktiski un kas tieši notiek. Viņi ir varbūt zinošāk nekā eksperti no ārpuses, un tieši tāpat viņi ir kā jūs partneri. Un es gribēju pabeigt ar vienu piemēru, kas ir piemērs par to, kā var izveidot prevencijas un riska mazināšanas šo taktikas un stratēģiju. Un šeit mēs runājam par kopējo praksi attiecībā uz tātad izēju materiālu piegādēm. Tātad izēju materiāli var būt dažādi attiecībā uz resursiem, izmēriem, iekšējiem procesiem un tā tālāk. Un darbinieki, kas darbojas šajā sektorā, izēju materiālu sektorā, iespējams, ka viņi nesaņem pienācīgu atalgojumu, strādā ļoti negatīvos apstākļos un arī eksploatācija, arī nelicencēti uzņēmumi, kas izmanto strādniekus. Un uzņēmums, kur mans klients prasīja, tātad risināt šos jautājumus, viņi tāpat maksāja mazākās algas. Līdz ar to mēs redzam, kā piegādātājs tātad atteicās, kādas pārmaiņas veikt pirms mans klients ieviesa šo risku mazināšanas jaunu stratēģiju. Tātad iepriekš cilvēka tiesības bija ilgspējības departamentā jautājums, un pārējie departamenti nebija iesaistīti, bet pārmaiņas pēc tam, kad jaunais plāns tika ieviests, mēs arī gan kvalitātes departamentu, gan arī iepirkuma departamentu arī iesaistījām šajā kopējā. Tātad bija šī dalītā atbildība, un līdz ar to gan informācija nonāca līdz šiem departamentiem, gan arī šie departamenti savās ikdienas darbībās arī varēja ieviest šīs pienācīgās rūpības pasākums. Arī tika ieviests ētikas kodeks un darbības virziens tajā, un tika noteikti arī skaidri standarti un iepirkuma standarti. Tātad kādā veidā šiem uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojas, no kuriem mēs iegādājamies materiālu, kādā veidā viņiem ir jāievēro cilvēku tiesības. Un arī tika veidot sistēmu, ka mans klients varēja doties pie piegādātājiem un pateikt, ka ja jūs ieviesīsiet šo pienācīgās rūpības pasākumus, tad mēs attiecīgi apzinoties, ka šī ir ilgtermiņa investīcija, mēs šīs cenas jums noteiksim noteiktos parametros, lai jums būtu iespēja veltīt resursus, risināt problēmas. Un nereti
Mums iepriekš nebija snieguma dažādas metrikas, un mēs tagad izveidojam šo snieguma metriku, kas ir izmērāma, kas ir ik pa laikam tātad pārbaudām, un ieguvām arī informāciju no dažādiem avotiem, no valdības, no nevalstiskas organizāciju puses, un ja mēs runājam par iesaistīto pusi, viņu piesaisti, mēs ieguvām informāciju no nevalstiskām organizācijām, arī no arotbiedrībām, un pēc tam arī uzņēmums veic darbības saskaņā ar šiem datiem. Tātad, kas ir nepieciešams? Ir nepieciešams šī strateģiskā apņēmība veltīt resursus un sazināties ar piegādātājiem, kas varbūt paši to nevarētu izdarīt, bet atbalstīt viņus un arī sadarboties, tad sākt ar maziem solīšiem, prioritizēt, veidot dažādas metrikas mērījums gan šiem ietekmē un arī veidot dialogu. Šeit es arī pabeigšu. Paldies! Vēlreiz gribētu teikt paldies, ka jūs pastāstījāt par vairākiem soļiem, kā veikt šo korporatīvo pienācīgās rūpības pasākumu ievērošanu. Vēl kāds varbūt gribētu piebilst no citiem panelistiem? Nekas tāds būtu lielos vilcienos, bet vienkārši jūs ar savu piemēru tātad iezīmējāt šo plašo un reizē komplicēto ainu. Reizēm ir uzņēmumi, kas vērš pie mums pēc palīdzības. Viņi saka, kad mēs parādām visu šo kopējo ainu, tad viņi vienkārši nobīstās, ka tad viss ir tik sarežģīti. Tas notiek sākumā. Bet varbūt, ka tas ir reizē vieniem, bet citiem varbūt tas palīdz saprast labāk. Es nezinu, kāda bija jūsu pieredze, bet es varbūt iesaku, ka sākumā jūs tiekaties ar vadītājiem un sniedzat šādu kā apmācības, kas šīs cilvēktiesības, un pēc tam arī palīdzēt saprast, kā to ietvert ikdienas darbībās, lai tas nav tā kā kaut kāds papildus no ārpuses nākošs stimuls, kam nav nekāda sakara ar viņiem, bet parādīt viņiem kā tad spērt mazos solīšus jau no paša sākuma. Jā, kapacitātes veidošana, jā, protams, tas ir svarīgi, un tieši tāpat svarīgi ir arī šī atkārtošana. Ja mēs skatāmies no riska vadības šī pamata, nereti uzņēmumi tā kā kavējas kaut ko uzsākt, viņi nesaprot, kur sākt. Bet sākt procesu, kaut vai ir ierobežot informācijas daudzumu. Varbūt ir kādi 5 vai 10 indikātori, kas tiek vērtēti. Un vienkārši sākt ar šiem maziem solīšiem, atkārtot šo procesu, un tas ir tikpat svarīgi, kā ieviest tādu visaptverošu programmu. Jā, tā programma varbūt būs ar laiku, bet uzņēmums vienkārši var tā uzsākt no sākuma ar mazākiem. Un pēc tam jau iesaistīt arī iepirkuma departamentu un kvalitātes kontrols un citus departamentus. Jā, tieši tā. Es arī gribētu atbalstot tas, kas tika teikts, cik svarīgi ir iekļaut un piesaistīt vairākus citus departamentus, ne tikai, kad cilvēktiesību departaments darbojas šajā jomā. Tātad arī atbilstības departaments un arī iepirkumu departaments tiek piesaistīts un piesaistīt citas komandas un tādā veidā veidot šo pārskatu atbildību kopumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un es atkal jau atkārtoju tos pašus cilvēktiesību ietekmes izvērtējumus, bet tas ir atslēgas faktors, tāpēc, ka mēs runājam par gan cilvēktiesību šiem departamentu pārstāvjiem, gan arī personāla departamentu, gan iepirkumu. Tas visiem ir būtiski. Jā, paldies, lieliski. Beace, jūs tālāk mums pastāstīsiet par iesaistīto pušu svarīgumu, jo tas nozīmē, ka mēs pārnesam šo fokusu no
uz plašāku tādu ilgtspējas aspektu, ja es pareizi sapratu. Jā, klausoties visu, jau kas vispār tika teikts, es gribētu teikt, ka es jau tikai tādu kā kopsavilkumu veidošanu tam, kas jau tika pateikts jau no paša sākuma. Bet tātad man lūdza parunāt par jēgpilnu iesaistīto pušu piesaisti, gan citu uzņēmumu, gan arī nevalstiskās organizācijas. Un gribētu teikt, ka mums bieži vien ir tāds iespējas, ka cilvēki saka, ka tas ir tāds izplūdes koncepts, ja mēs runājam par iesaistīto pušu piesaisti. Bet patiesībā tā ir nereti viens no atslēgas elementiem, ja mēs runājam par šo pienācības rūpības pasākumiem attiecībā uz biznesiem un apzināties, kas ir šīs iesaistītās puses. Un tas varētu arī būt tas, kas atšķir veiksmīgu no neveiksmīgu biznesa uzņēmumu. Kristīna Bacer, kas ir uzrakstījusi grāmatu par korporatīviem ideālistiem, kur tiek runāts par sensitīvām investīcijām, kas bija patiecai iespējamas tikai tāpēc, ka bija ļoti nopietna dažādi iesaistīto pušu un personu iesaist vietējie iedzīvotāji, un tas palīdzēja šīm investīcijām. Bija nepieciešama lokalizācija, tāpēc iespēja runāt ar iesaistītām pusēm ir ļoti svarīga. Un, kad mēs runājam par viņiem, tad mēs runājam par jebkuru personu grupu, kas varētu tikt ietekmēt, ko ietekmē šis uzņēmums, vai jebkura organizācija, vai tās aktivitātes. Un tas var būt vai nu iekšējie, vai nu ārējie personas darbinieki, atkarībā no struktūras, kāds ir uzņēmumā. Varbūt gan nodarbinātības aģentūras vai kādi vietējās varas iestādes vai pašvaldības, akadēmiskie spēku universitātes valdība, būtībā jebkas, bet ir atšķirība, ir tajā, ka mēs skatāmies, ka ir milzīgs loks šo iesaistīto pusēm, un vēl ir, tātad mēs skatāmies vispār vienkārši personu, kur ietekmē kur cilvēktiesības tiek ietekmētas. Un ja mēs skatāmies uz ANO pamatprincipiem, tad tiek nodalītas šīs trīs grupas, tātad ietekmētās iesaistītās puses, un tātad tie ir tie cilvēki, kurus jūs ietekmējat, kur cilvēktiesības jūs ietekmējat ar uzņēmumu darbībām. Tad ir šie starpnieki, piemēram, ir kaut kādas situācijas, kad jums nav iespēja tiešā veidā runāt ar šiem tiesību turētājiem, nu, pieņemsim, kaut kādu kultūras jautājumu vai kādu citu iemesli. Un tajos gadījumos jūs varat piesaistīt cilvēkus, kas leģitīmi pārstāv jūs un kuram ir pieredze nodrošināt šo atgriezenisko saiti, un viņi var kalpot kā šie starpnieki. Un tad vēl tik pieminēts cilvēktiesību eksperti, bet es negribētu, ka jūs domājat, ka cilvēktiesību eksperts tagad pateiks visu, jo tas bieži vien tad var novest neceļā, jo, jā, cilvēktiesību eksperti zina par cilvēktiesībām, bet iespējams viņi nezina pilnīgi katru mazāko detaļu par jūsu darbu, par konvejeru un tam tālāk to darbības veidu. Tā kā šie visi aspekti jāņem vērā. Un dialogā viens no galvenajiem faktoriem ir arī arotbiedrības un citas organizāciju pārstāvniecības, jo viņi var darboties dažādā veidā, tātad vairākas funkcijas, kā viņi pārstāv darbinieks, bet viņi arī var darboties kā kanāls, kas jums palīdz saņemt sūdzības un arī ir kā starpnieks izplatot informāciju par dažādiem svarīgiem elementiem. Bet vissvarīgākais ir tas, ka viņi var iesaistīties arī kā
dialogā ar darbiniekiem. Viens no galvenajiem aspektiem ir nevis fokusēties uz pašiem ietekmīgākajām iesaistītajām pusēm, jo uzņēmumi parasti, protams, ir kārdināti, paskatīties, tad kas ir tie, pieņemsim, piegādātāji, kur ir vislielākais produktu skaits vai vislielākais lielākā cena vai kaut kas tam līdzīgs. Bet pamatā jūs skatāties uz tiem, kas ir visvairāk marginalizēti, kas ir nepietiek ar to, ka vienkārši ir pienācīgs iesaistīto pušu dialogs, kad, ir, pieņemsim, ar darbiniekiem poļu valodā organizēt tikšanos, zinot, ka viena daļa ir arī ukraiņi, kas nesapratīs. Pieņemsim, ja jūs organizēsiet uz sanāksmi poļu valodā, iespējams, ka ukraiņi neko nevarēs pateikt un nevarēs nekādā veidā jums sniegt kaut kādu atgriezenisko saiti. Un nereti ir uzņēmumi, kur, pieņemsim, nav pieredze strādājot ar sievietēm. Teiksim, šādu uzņēmumu neapzinās, ka, pieņemsim, ja sieviete ir grūtniece, iespējams, ka viņai būtu ļoti noderīgi, ja autostāvvieta šī vietiņa būtu tuvāk pieejas, mazāk būtu jāiet. Un tieši tāpat, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz sievietes ādu, kas ir nedaudz plānāk nekā vīriešiem, un ja mēs, pieņemsim, skatāmies uz to, ka cilvēks tiek pakļauts kā ķīmisko vielu ietekmē, vai vienkārši, pieņemsim, slaukot grīdu, tad tā šī ietekme sievietēm var būt būtiskāka un jūtamāka nekā vīriešiem. Un tieši tāpat arī, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz citiem jautājumiem vīriešiem un sievietēm. Ja jūs esat atbildīgs uzņēmums, atbildīgs darba devējs, jums ir jārunā ar zinātniekiem un jānoskaidro, vai tas, ko jūs darat, vai tas atbilst vietējiem tiesību aktiem, vai šīs normas ir pietiekamas, lai nodrošinātu tiesības uz veselību. Mēs pašlaik palīdzam vienam uzņēmumam viņiem saprast viņu ietekmi, un mēs runājam ar darba inspekciju, lai saprastu, kuras ir tās tiesību aktu jomas, kuras varbūt būtu jāmaina, jo tas dos mums tādu izpratni par to, kādas problēmas uzņēmumiem būtu jārisina, jo, ja ir kaut kas tāds, kas viņu ieskatā un darba inspekcijas ieskatā tiesību aktos ir jāmaina, tad iespējams, ka uzņēmumiem šajā jomā ir jāpievērš lielāku uzmanību. Kā redzat, ieinteresētās personas nevienmēr ir tās pašas, kas ir tiesību turētāji. Kad mēs runājam par ieinteresēto personu iesaisti, tas ir tāds nepārtraukts process. Vairākas reizes jau tika norādīts, piemēram, saistībā ar cilvēktiesību rūpības pienākumu, mums ir šis nepārtrauktais miedarbības sarunas process starp uzņēmumu un citām pusēm, iesaistot skartās interesētās personas un tā tālāk. Un šī pasākuma mērķis ir sadzirdēt, uzklausīt, bet arī reaģēt, lai atbilstoši kliedētu bažas, ideālā gadījumā nodrošinot uz sadarbību vērstu pieeju. Nevienmēr tas gan izdodas. Šajā prezentācijā ir ļoti daudz teksta, jūs pēc tam to varēsiet izskatīt. Kad mēs skatāmies uz vienu no frāzēm, kas šodien arī jau tika minēta vairākas reizes, proti, ja tas tiek veikts pareizi. Un tas šeit ir tas vissvarīgākais. Ja tiek darīts pareizi, tad ietekme ir pareiza. Attiecīgi mūsu gadījumā interesēto personu iesaiste tiešām dod iespēju veidot patiesu dialogu starp pusēm. Tas gan nenotiek vienas dienas laikā vai ar pirmo reizi, kad, piemēram, jūs lūdzat darbiniekiem ierasties uz sanāksmi, aizpildīt anketu. Un pēkšņi jūs saprotat, ka ja tas notiek brīvprātīgi, tad grupa ir ļoti maza, vai tikai aktīvākie sniedz atbildi, tāpēc uzticības veidošana vienmēr prasa laiku.
Attiecīgi, mēs vienmēr aicinām saprast, vai es tiešām vēlos šo procesu, vai mēs darīsim visu iespējamo līdz pat pašam galam. Jo tagad sāksim runāt par to, ka vēlamies kļūt labāki, ka mēs ievērojam cilvēktiesības un pametam šo procesu pusceļā, tad varbūt tie rezultāti nebūs ne tik lieliski, ne tādi, kādus jūs būtu gaidījuši. Attiecīgi jūs zaudējat uzticamību vai esošo uzticības līmeni, tāpēc vajadzētu padomāt divreiz. Iesaistē var būt daudz dažādas formas. Piemēram, pajautāt apkopējai, kā pret viņu attiecas, vai viņai ir pietiekami individuālās aizsardzības līdzekļu, lai, piemēram, viņi nesaskartos ar dažādām ķīmiskām vielām, vai arī, piemēram, pajautāt cilvēkiem, kas dodas uz jūsu rūpnīcu. Es nezinu, kā tas notiek Latvijā, bet Polijā mums bija tāda liela problēma. Ar to, ka daudzi darbinieki strādāja ar pagaidu līgumu caur nodarbinātības aģentūru, tur bija dažādas formas, kā tas notika. Un, principā, bieži vienīgais brīdis, kad bija tāda patiesa saskara ar šiem cilvēkiem, bija tad, kad viņi ieradās jūsu rūpnīcā un viņiem tika veikta darba drošības instruktāža. Tad var sniegt šo informāciju un teikt, ka, ziniet, mums ir šī līnija, kur jūs varat piezvanīt. Vai, ja jums, piemēram, nesamaksā laiku šī aģentūra, vai jūsu nolīdzējs. Lūdzu, dodiet mums ziņu. Jau šajā agrīnajā posmā cilvēkus var aicināt, iedrošināt, lai viņi būtu atvērtāki. Un tā mēs arī varam parādīt, ka tas ir svarīgi. Protams, ka ir dažādi apsekojumi, ko jūs varat veikt, bet atcerieties, ka tad, kad jūs to darāt, iespējams, ka tas ir pirmais kontakts un cilvēkiem atbildēs ļoti mazā skaitā. Teiksim, ja viņi 3 mēnešus pie jums ir nostrādājuši, tad ir lielāka iespēja, ka viņi sniegs godīgu atbildi, jo īpaši tad, ja viņi ir redzējuši, ka dažu cilvēku sūdzības jau ir sekmīgi izskatītas un novērstas. Ir daudzi šie mazie veidi, kā veidot uzticību un nodrošināt iesaisti. Ir arī teiktas vairākas lietas par to, kā iesaistīti cilvēki samazina tiesvedības un konfliktu risku. Jūs jau to esat dzirdējuši vairākas reizes, bet interesēto personu iesaistē ir dažādi posmi. Ja jūs iesaistat cilvēkus ne tikai problēmu noteikšanā, bet arī turpmāk, un ja jūs paliekat kopā ar šiem cilvēkiem, tad viņi jau ir tie, kas zina, kas nedarbojas pareizi, kas var pateikt, ka, ziniet, es šeit dzirdu to dīvaino skaņu, varbūt mums kaut kas ir jāmaina vai jāpāriet uz citu vietu vai mēneša laikā jāveic šī atjaunošanas darba nevis pēc gada, kā tas ieplānots. Tas tiešām ļauj ietaupīt naudu, jo jūs ieklausāties cilvēkos. No vienas puses tas nāk par labu uzņēmumam, jo iekārta nav salūzusi, un no otras puses cilvēkiem netiek kaitēts kādas mašīnas defekta dēļ. Tādējādi mēs iegūstam daudzos veidos. Ja kopā meklējam risinājumus, tad visticamāk cilvēki arī šos risinājumus īstenos. Viņi būs gatavi palīdzēt, atbalstīt. No uzņēmuma, kas ir investējis 3 miljonus zlotu dažādos aizsardzības mehānismos, strādnieki teica, ka viņi te ir iztērējuši naudu šiem nederīgajiem pasākumiem tā vietā, lai palielinātu algas. Un ja jūs šos cilvēkus neuzklausīsiet, jūs jau nezināsiet, kas īsti ir vajadzīgs, un nevarēsiet paskaidrot, kāpēc jūsu veiktie uzlabojumi ir svarīgi. Tie ir tikai daži piemēri. Ja jūs gribat zināt, kas notiek uz vietām, cilvēki ir jāiesaista. Tika arī minēti auditi un arī, kā piegādātāji nevienmēr piekrīt šiem auditiem, nenoslēdzot līgumu, ne līguma īstenošanas gaitā, bet jūs varat sazināties ar strādājošiem tieši. Ir dažādi veidi, ir, piemēram, lietotnes,
people more than you would do through. Un no šādiem cilvēkiem bieži var uzzināt vairāk nekā tieši veicot šādu auditu. Ir daži piemēri no Pakistānas, bet es domāju, ka es esmu jau pārtērējis laiku, tāpēc runāšu ātrāk. Nu, kāda izskaties efektīva iesaiste? Tā ir balstīta uz dialogu. Tas nav vienpusējs ceļš. Protams, kaut kur ir jāsāk, tāpēc saziņa no jūsu puses ir svarīga, bet vēlāk mēģiniet veidot šo dialogu. Dažkārt tieši, dažkārt caur trešām personām, izmantojiet konsultantus, NVO, jo dažkārt cilvēki ir gatavi būt, ir gatavi runāt atvērtāk ar tiem, kas garantē anonimitāti. Ir dažādas fokusu grupas un tam līdzīgi. Ja ir trešā persona, kas veic šīs intervijas, nu, tad cilvēkiem ir vieglāk varbūt atbildēt, jo atbildes būs anonīmas un tā tālāk. Šiem mehānismiem ir jābūt pieejamiem. Nu, protams, var jau pieņemt, ka visiem centrālā birojā ir piekļuva vietālrunim un kāpēc mēs varam vienkārši nosūtīt lietotnes saiti un ka viss būs kārtībā, bet, nu, diez vai tā būs, jo, piemēram, cilvēki rūpnīcā varbūt nemaz nevar atļauties vai nu šādu tālruni, vai varbūt viņiem nav iespēju ielādēt lietotnes vai kaut ko citu, tāpēc dažkārt varbūt ir jāizmanto drukātas anketas. Attiecīgi, interesēto personu iesaistei ir jābūt drošai, ir jābūt vērstāju uz šo cilvēku bažām un tiesībām. Kas attiecas uz drošību, ir dažādi veidi, kā rīkoties. Piemēram, pašlaik mums notiek konsultācijas par LGBT tiesībām uzņēmējdarbībā. Šis jautājums ir īpaši aktuāls Centrālā Azijā. Un attiecīgi mēs arī dodam, piemēram, cilvēkiem iespēju pieteikties ar kādu pseidonīmu, lai veidotu drošu vidi šādu sarunu gaitā. Lai gan mēs, protams, zinām, ka šie cilvēki ir iesaistīto personu dialogs var būt ļoti dažāds, sākot ar dialogu ar individuāliem cilvēkiem, līdz pat dialogam dažādās platformās. Un es gribētu norādīt, ka uzņēmumi tiešām par maz izmanto iesaistīto personu, interesēto personu iesaisti. Pašlaik, manuprāt, laikam tikai 7% no uzņēmumiem īsteno šāda veida pasākumus cilvēktiesību rūpības pienākumu ievērošanas ziņā. Un risinājums, manuprāt, meklē mazāk nekā 5%. Tātad milzīgs neizmantots potenciāls. Un es domāju, ka tas arī tikai loģiski ņemot vērā iepriekšējos mehānismus, jo kādreiz šāda iesaiste bija viens no veidiem, kā sagatavot kaut kādu informāciju ziņojumiem. Un šeit ir vairāki avoti, ko jūs redzat, ko varētu izmantot. Liels paldies, un arī prezentācijā jūs redzēsiet citas saites, un atvainojos par laiku pārtērēšanu. Īpaši interesanti, jo šī ir tāda cilvēktiesību rūpības pienākuma joma, kam varbūt nav pievērsta tik liela uzmanība, tāpēc noteikti būtu vērts šo jautājumu arī sīkāk papētīt. Es domāju, ka tagad varam pāriet pie jautājumiem. Protams, paneļa diskusijas dalībnieki var arī sniegt īsus komentārus vai atbildes, bet varbūt, ka tas varētu notikt arī tādas vispārējās diskusijas ar auditoriju kontekstā.